Hei, ho, sveiciens visiem labiem ļaudīm. Parunāsim par Krievijas uzbrukumu Polijai. Patiesībā ārkārtīgi nozīmīgs notikums. Mēs esam jaunā kara fāzē, jaunā eskalācijas fāzē. Mēģināsim saprast, kas ir noticis, liksim, pa plauktiņiem. Vispirms, ko mēs zinām? Mēs zinām tātad to, ka pagājušā naktī um, Krievijas bezpilotu lidaparāti šķērsoja Polijas gaistāps robežu. Mēs zinām, ka tā nav nekāda nejaušība. Mēs zinām, ka tie nav nekādi nomaldījušies droni, džamoti, apmaldījušies, pazaudējuši vadību un tā tālāk. Nē, tā ir mērķtiecīgs uzbrukums. Mēs zinām, ka tie ir Krievijas droni. Mēs zinām, ka tā nav kaut kāda nejaušība. Tas ir tas, ko mēs zinām. Mēs zinām to, ka tā tad gaisā tika pacelti polijas iznīcinātāji, F-16, Dāņu, F-35. Mēs zinām, ka Rumānijas teritorijā tika pacelti NATO iznīcinātāji. Ungārijas teritorijā tika pacelti NATO iznīcinātāji. Mēs zinām, ka tika iesaistīti NATO, kādos sauc, gaisa tālus novērošanas radara speciālās lidmašīna. Mēs zinām, ka tika slēgts lidostas, 4 lidostas Polijā, Žešova, protams, bet tā skaitā arī Varšava. Vispār sākotnējā ideja ir tā, mēs vēl aizvien domājam, ka tas galamērķis šiem droniem būtu varējusi visticamāk izskatās, ka bija Žešova, proti, lielākais loģistikas punkts Krievijas militārai palīdzībai priekš Ukrainas. Tas apmēram 100 km no Ukrainas robežas. Tur ir lidlauks, tur ir dzelzceļš, tas ir caur kurieni lielākā daļa militārās palīdzības tiek piegādāta Ukrainai. To mēs zinām. Mēs zinām, ka tā tad Polijas armijā tika paaugstināta gatavība, iedzīvotāji tika apziņoti un tā tālāk. To mēs zinām. Tas, ko mēs nezinām, ir tas, cik dronu bija. Tur tā informācija šobrīd ir pretrunīga. Polijas tātad avoti gan oficiālie sākumā runāja par 19 droniem, pēc tam medijos rādījās skaitlis 23, Zaļenskis minēja skaitli 8, pēc tam Ukraiņi arī laboja uz vairākiem dučiem un tā, bet tā tad precīzi skaitu mēs nezinām. Viņš svārstās kaut kur ap 11 un 20. Kaut kas tāds. Mēs nezinām arī, cik tika notriekti šie te droni ar visu šo te. Tā tad F-16, F-35 un visu šo te, teiksim, Polijas gaisa spēku jaudu, cik tad efektīvi tika atvairīts šis uzbrukums, šobrīd ir grūti spriest. Tusks no rīta parlamentā runā tikai par 3-4 notriektiem droniem, bet, iespējams, informācija nav skaidra. Zemē ir atrasti 7. Bojājumi ir vienai ēkai, vienai dzīvojamai ēkai, pie tam arī tur nav sprādziena bojājumi, tas vienkārši tur ir nokritušas atlūzas vai pats drons un tā tālāk. Fotogrāfiski pierādījumi mums ir par 2 Gerberām. Respektīvi, tas, ko vēl mēs nezinām, kas tie pa droniem. Mēs nezinām, kāda tipa droni, un mēs atklāt sakot nezinām, vai šie droni vispār bija aprīkoti ar sprāgstvielam. Jo tās 2 Gerberas, ko mēs redzam, tie ir pēc definīcijas izlūku droni. Viņus var aprīkot ar nelielu sprāgstvielu. Bet ļoti iespējams, ka šī tādā izlūku vai provokatīvā akcijā nebrīnīšos arī, ka Krievi speciāli būs šos dronus raidījuši bez sprāgstvielu. Īsāk sakot, to mēs nezinām. Mēs turpinās Polijā tā atlūzu un dronu meklēšana, un tā informācija
Nav šobrīd īsti uzticama informācija, nav īsti pieejama mums. So, ko no tā visa mēs varam sakāt? Jā, un vēl ko mēs zinām, kas ir noticis, vēl tā tad ir noticis tas, ka faktiski jau no paša rīta, nekavējoties, Polija paziņoja, ka, ka šis nav uzbrukums, bet šī ir provokācija. Un skaidrs ir šī paziņojuma konteksts. Šī paziņojuma konteksts tas, ka tas būtu uzbrukums, tad būtu mums automātiski jārunā par NATO 5. pānta iedarbināšanu. Uzbrukums vienai valstī, uzbrukums visām valstīm ar visām no tā izrietošiem sekām. Poļi paši saka, ka tas nav uzbrukums, un NATO momentā paziņo arī, ka šis nav uzbrukums. So. Tātad šis nav uzbrukums. Šis nav karš. Ok. Tas ir arī tas, ko mēs šodien zinām. Polija lūdza iedarbināt, un NATO iedarbināja līguma 4. pāntu, kas ir tur konsultēties un tā. So, es domāju, šis ir vēsturisks, kādā ziņā vēsturisks. Mums te katru dienu vēsturiski notikumi notiek. Mēs dzīvojam laikā, kā vēsturnieki mēdz teikt, ka reizēm 10 gadiem nekas nenotiek, un tad nedēļās notiek 10 gadus. Ja. Vēsturē var 10 un 100 gadus nekas nenotikt, un tad pēkšņi notikumi virzās ārkārtīgi strauji, un īsā laikā notiek ārkārtīgi daudz kas, un mēs to esam paši piedzīvojuši. Mēs tie, kas, nezinu, tur mana vecuma un tā tālāk, mēs zinām, kā Padomju Savienība gadu 10 gadiem nekas nenotika, bija izveidojusies diezgan stabila pasaules kārtība. Un tad patiesībā ļoti īsā laikā, dažu gadu laikā, kas tikai viss nenotika. Padomju Savienība sabruka, pilnībā izmainījās Eiropas kārtē, nezinu, vairs nav divas Vācijas, vairs nav Čehoslovākijas, ir valstis, kas pirms tam bija okupētas un tā tālāk. Un vēsturnieki, kā mēs zinām, Fukujama paziņoja vēstures galu, un tas viss notika īsā laikā. Tas viss notika salīdzinoši īsā laikā. Mēs dzīvojam kaut kādā līdzīgā šobrīd periodā, kur īsā laikā lietas acīm redzam ārkārtīgi strauji, teiksim, mainās. Ok, kā vērtēt tieši šo un kāpēc ir svarīgs tieši tas, kas notika šonakt Polijā? Svarīgi tas ir tāpēc, ka manā ieskatā Putins ir jau guvis šodien. Ir skaidrs, neskatoties uz tām detaļām, kuras mēs nezinām, ir šodien skaidrs, ka Putins ir guvis savā ziņā lielu, es teiktu, taktisku uzvaru. Vai tā būs strateģiska uzvara, to vēl laiks rādīs. Iespējams, ka viņš kļūdās, tāpatās kā citās lietās, tūlīt par to parunāsim, bet taktiski Putins tātad ir guvis milzīgu uzvaru, viņš ir paplašinājis, pabīdījis tālāk sarkanās līnijas. Tātad viņam no šodienas ir skaidrs, ka viņam ir atļauts vairāk. Viņa arsenālā spiedienam uz rietumiem ir parādījušies jauni instrumenti. Tātad, ja šis nebija uzbrukums NATO dalībvalstī, tad ir vairāk nekā pilnīgi skaidrs, ka šādi neuzbrukumi NATO valstīm turpināsies. Ja jau var, teiksim, raidīt kaujas lidaparātus uz NATO valstīm, un tas nav uzbrukums, oficiāli tiek atzīts, ka tas nav uzbrukums, nešaubīgi, ka gaidām mēs vēl šādus neuzbrukumus. Pie tam ļoti zīmīgi ir tas, ka Polija ir izvēlēta kā mērķis, nevis Baltijas valstis, bet patiesībā stiprākā Austrum Eiropas, lai neteiktu visas Eiropas NATO dalībvalsts. Varbūt Somijas armija vēl ir kaut kā salīdzināma ar Polijas, bet Polijas armija ir nešaubīgi stiprāka. Polijas armijas tā kapacitāte, tas ir tā kā, es nezinu, Vācijas, Francija kodolieroči. Es nezinu, tā kā Vācijas, Rumānijas, Ungārijas, Baltijas, nezinu, valstu armija kopā ņemtas. Ja. Tā ir visspēcīgākā armija, kaut kādā ziņā visspēcīgākā arī valsts, un Putins tādā ziņā te ir izlaidis
vienu eskalācijas iespējamo trepi, uzbrukot, teiksim, vispirms kaut ko tādu hibrīdu, šādu operāciju īstenojot Baltijas valstīs, kuras daudziem pasaulē varētu būt kārdinājums, nu, vērtēt kā tādu mazāk nozīmīgu partneri NATO un Eiropas kontekstā. Nu, tur viss šitais bijušās republikas, bla, bla, bla. Un tā pašām savu armiju spējas ļoti minimāls, drošības tikai patērētāji, nevis donori, un viss šitais te, un vispār Krievijas, un vispār Krievu daudz, un viss, nu, mēs varam iedomāties visu. Um, Kaut kādā ziņā vieglāk varbūt būtu bijis kaut kādas šādas akcijas rīkot Baltijas. Nē, uzreiz Polija, tas nozīmē, un tā lielā atšķirība ir tajā, ka ja var šādu neuzbrukumu sarīkot Polijā, tad, protams, ka šādu neuzbrukumu var sarīkot arī Vācijā, Francijā un Lielbritānijā. Kāpēc ne? Nav nekādas atšķirības starp Poliju un Vāciju politiski. Tieši otrādi, Polija ir stiprāka un militāri. Un tā, nu, un ja var, tad var. Nu, ja var, tad nešaubīgi tas tiks darīts. Putinam vienkārši no šodienas mēs viņam esam iedevuši. Es obligāti neteiktu, ka mums bija daudz iespēju neiedot, bet nu, tā tad NATO ir iedevuši viņam ir jaunas iespējas iebiedēt, draudēt, destabilizēt un iedarboties uz Rietumē Eiropas un NATO sabiedrībām un politiku attiecīgi. Es tātad ar to visu es gribu teikt, es nedomāju, ka mēs šeit esam eskalācijas tādā trepē, ka, nu, teiksim, mēs te varētu sagaidīt, nākamais solis vai nākamais pagājiens būtu kaut kāds militārs iebrukums. Es palieku pie tā, ka šogad, kamēr tas situācija Ukrainā nav atrisinājusies, nezinu vai, es domāju, ir maz ticams, ka Putins uzsāktu pilnvērtīgu militāru operāciju. NATO, ar NATO kādu no valstīm, pat ar vājām valstīm, jo tas novirzītu resursus, uzmanību, pirmkārt, viņa paša resursus un uzmanību, kas viņam nu, tomēr būtiski vajadzīgi Ukrainā. Taču viņš ir ieguvis šodien, Putins ir ieguvis lētu veidu kā izdarīt spiedienu uz NATO valstīm pilnīgi nesodīti. Ja? Mēs zinām, ka tā tad mēs Putinam atļāvām, viņš nesodīti bloķē GPS Baltijas reģionā, viņš pārrauj Baltijas jūrā, nezinu, infrastruktūras tīklus, viņš jau pagājušajā nedēļā bija incidents Vācijā ar droniem virs militāriem objektiem. Un tā tālāk, un tā joprojām. Nu, šis ir vēl tiešāks, nu, teiksim, veids, kā viņš iesaist neslēpti īsteno hibrīdu karu pret NATO valstīm, un viņam par to nekas nebūs. Nekas nav, jo tas nav uzbrukums. Nu, tas slikta ziņa, nešaubīgi slikta ziņa. Un tā. Protams, iespējams, ka viņš kļūdās strateģiski. Taktiski ir tā, kā es saku, bet strateģiski ļoti iespējams, ka ar šādām akcijām un pastiprināt ejot šī virzienā, Putins nu, panāks pretēju efektu. Proti, pat tie visi, kuri Eiropā un Amerikā uzskatīja, ka nu, tas nav mūsu karš, tā nav mūsu darīšana, tas mūs īsti neskar, lai viņi tur ņemās tiem Ukraiņiem. Nu, pat skeptiskākajiem, nu, it kā iespējams ir jāsāk domāt, varbūt tomēr ar to Putinu kaut kas ir jādara. Un šādi turpinot, Putins riskē nu, tomēr nosvērt sev par sliktu vēl arī tos, kuri varbūt šobrīd bija šaubīgi vai nebija līdz galam pārliecināti. Tā kā strateģiski, nu, es domāju, ir vēl jautājums, vai Putins būs ieguvējis no šādām rīcībām, bet nu, taktiski viņš vienkārši ir iegūs vienu ieroci vairāk, un nešaubīgi, ka šis tests
salāmī principu tests, kur tad ir tā robeža, kur NATO beidzot uzskatīs, ka tas ir uzbrukums. Nu, viņi tiks turpināta testēt. Nekas labs tas nav. Tas nozīmē, ka arī mēs šeit pilnīgi mierīgi varam gaidīt, ka mums uzkrīt kaut kas uz galvas. Un nomaldījies vai nenomaldījies, vai jebkuras citas hibrīda kara operācijas, viņas, kā mēs redzam, nu, tā ir jaunā realitāte. Neuzbrukums NATO valstīm. Un, nekas labs tas nav. Vēl viena versija, ko man šodien stāstīja cilvēki, ir tā, ka nu, varbūt būtu jāņem vērā, jādomā par to, ka mēs nezinām, protams, aizkulišu sarunu dinamiku. Mēs Mēs nojaušam vai dzirdam, ka kaut kas tāds notiek, kaut kādas vienošanās par, nu, vienošanos projekti par trīs Ukrainām un tur šis te, tur buferzona par kaut kādiem risinājumiem, kur varbūt veidojās kaut kāda kompromisa, politiska kompromisa aizmetņi, un varbūt, ka Putinam šķiet, ka vienkārši ir īstais laiks uzspiest vēl, lai pamudinātu Eiropu, teiksim, kaut ko. Nu, nezinu. Mēs nezinām to, ko mēs nezinām, un, attiecīgi, grūti ir to komentēt. Tikpat labi mēs varam iedomāties arī pilnīgi citu vienkāršāku versiju, kāpēc tikšanās Ķīnā, samita Ķīnā. Vienkārši Putins ir drosmi saēdies un papildus atbalstu guvis un droši iet uz plašāku, lielāku eskalāciju, norādot, nu, ka visam būs jānotiek tikai un vienīgi pēc viņa noteikumiem un tā tālāk. Nu, tālūk, piekdien runāsim ar Nilu. Cerams, būs zināms kaut kas vairāk, bet tāds ir uz šobrīd sausais atlikums. Nekas labs, nekas labs. Bet, nu, visu labu!